Nu, labdien visiem! Tā kā pēc 2 nedēļu sākšu, pēc 3 sākšu līdzekļu sezonu. Pagaidām vēl 2 nedēļas ķeršu forels, ko nobeigšu ar foreļu sacensībām, uz kurām ceru diezgan augstu vietu dabūt. Jo visu vasaru es esmu to tik vien darījis, ka ķērs forels un diezgan daudz ko tur apgūst. Pēc tam lidoju uz Tēvzemi, tā kā būšu satiekams Tēvzemē nedēļu, un tad atgriežos ķert metrus. Tā kā tagad sāku lēnā garā sagatavot, mums ir vētra un ezerā es netieku, tad sāku sagatavot lēnā garā kaut ko līdakam. Tātad, kas mums ir? Mums ir kāds, Big Bite kāds, viņam ir pievienots spola, ievērts cauri riņķiem aukla. Ja. Mums ir vajadzīgs fluorokarbons, es izmantoju šādu. Tas ir 0,92 ar slodzi līdz 40,5 kg. Nedomāju, ka jūs īpaši lielā plīdaka arī noķersiet pa 40 kg. Tā kā fluorokarbons der, man ir jau piesiet karabīnīti. Te ir kaut kādi, 80-90 cm gara. Tas garums ir atkarīgs no tā, kādā laivā jūs sapējat, cik augstu jūs stāviet virs ūdens, cik pats esat garš un cik kāds ir garš. Tā kā, ja jums ir iespēja stāvēt kaut kur augstu, profesionāli priekotās laivās, tad var likt kaut kādu metru 10 pavadu. Kāda pārsvarā ir 2,50 un 2,60 garumā Big Bite, lielā Big Bite. Un, man kaut kāda 8, ja es stāvu zemu, tad man ir kaut kāda 80-90 cm. Bet, labi. Tātad, ko? Ņemam fluorokarbonu, ja. Mums ir nogriezts garums. Šeit mēs uzsienam, uzliekam tādu aplīti, izvelkam vienreiz cauri un izvelkam otrais cauri. Ja? Tāda vītņīta. Un tad šito lietu mēs savelkam. Pēc idejas mums būtu jāsanāk tādam kā 8-niekam. Redziet, ja? Sanāk mums tāds 8-nieks. Ja? Domāju, ka redzams, ja? Tagad tāds bezgalības zīme drīzāk nevis 8-nieks. Kaut kas tāds, ja? Tad mēs ņemam šeit auklu. Un izbāžam cauri tiem abiem 8-niekiem. Izbāžam šeit cauri. Un izbāžam šeit cauri. Ja? Smuka tā žuks. Un tagad mēs visu šo lietu paņemam un pievelkam. Bet, neabēgot tādu. Tā, smuku savalkam, ja. Tālāk mums ir ideāli, ka mēs varam to auklu nostiept. Piedurot spinningu. Kaut kā viņa laivā, ja to dara kaut kur pēc borta kāja, ja. Mums sanāk vienkārši tāds skaists nostiept auklu. Tālāk, ko mēs daram? Mēs paņemam šitā un sākam siet parastu mezglu. Šitā bišķi piestiepiem. Un šitā te kaut kāds 25 reizes, ja? 22, 25. Visu šito tā smuku mēs tā piestiepjam.
Gaidī. Un te būs 23 reizītes, ja? Tas viss labi. Mums veidojās tāds šeit, tāds smuks, tāds tā kā tāds. Tā viņš iet tā riņķē, ja? Mums tā smuki. Viss tāds čiki, ja? Šitās te mums sanāca. Un tagad mēs viņu tā smuki piestiepjam. Un tagad mēs paņemam šito te aptinam tā kārtīgi ap roku. Šeit mēs paņemam plaķens. Un tagad man tā no sirds un dvēseles. Cik nu ir iekšā. Pievelkam klāt. Var uzvilkt cimdu, lai negriež rokās, ja. Bet tagad, ko es daru tālāk? It kā tas mezgls ir pabeigts, ja, teorētiski. Viņš ir gatavs, bet ir jāsaprot to, ka mēs, Big Bite, mēs neejam uz kaut ko mazu, ja? Un teorētiski mēs ejam uz trofēm. Un tā kā es tos metrus ķēru diezgan daudz un regulāri samērā, vismaz pagājušos gadus, kā būs šogad, nezinu, ceru jau, ka būs labi. Tad, tomēr man patīk, ka man visur ir baigā stingrība un baigā lieta. Tad es ņemu vienkārši superlimīti un te tā ču. Tā ču. Tā viņu uztaisa nedaudz, jā, ču. Ču. Vienkārši tā te. Šitā te to visu lietu. Ar to super līmī tā ču apsmērēja, ja? Paskaidām. Protams, visus liekos galus mēs apgriežam. Loģiski, ja? Domāju, ka tas ir saprotams. Un šito te mēs arī skaisti nogriežam. Mums veidojās šitās te smuks mezgls. Jāsaprot to, ka šitas mezgls neiet cauri pirmajam riņķim, tāpēc mums ir
svarīgi saprast to garumu, ja, jo, ja mēs uztaisam to pavadu pa garumu, mēs stāvam kaut kādā parastā laiviņā, kaut kādā pellā, gumijas laivā, kur mēs stāvam, salīdzinoši zemu. Un tad, ja mēs uztaisīsim kaut kādu 1,20 m, 1,30 m, nezinu, ja ir īsa auguma, arī pat metrs būs pa garu, mēs vienkārši nevarēsim iemest. Mums tas māneklis, iemešanas brīdī viņš būs ūdenī. Un līdz ar to, nekas tur nesanāks īpaši. Ja mēs, tur jāsaprot, tas ir tā, jāizmēģina cik mums tur tā pavot katram garu vajadzēja. Bet tad ir viena baigi interesantā lieta, ko es paskatījos jāsāk no viena. Un tad mēs loģiskā galā karinam stingeru, ja, piekaram stingeru. Piemēram, man to trako stingeru, ko es te taisīju trakajiem vāķiem, ja, un piekarinām klāt. Un tā mums viņš stāv, ja, pēc tam loģiski piekarinām šeit zivi. Ja, un viss mums ir ļoti skaisti, un viss ir ļoti dabīgi. Bet, ko es gribēju ātrumā tev bišķiņ pateikt, es te paskatījos tādas reklāmas, ko te reklamē, ja, un vēl tur šo to noskatījos. Reklamē, ne tikai reklamē, arī tirgo. Stingerus, nebūs, man laikam, te nevienu skrūvu, bet, ar šeit pievienot šo skrūvi. Tā ir šalaus skrūva, kas ir jau pievienot šeit. Tad es saprotu, ka tie stingeri ir domāti tā, ka viņi ir ieskrūvē jau iekšā, un tas stingers tev paliek pie zivs. Un līdz ar to viņš tā arī tev stāv mūžīgi mūžos āmeni. Ja? Manuprāt, tā ir pat dulākā ideja vispār, ko vispār var atļauties un vēl reklamēt, ja, ka tur stingers taisījuši kaut kādu profesionālu makšķernieku, manuprāt, tas vispār ir kaut kas vājprāts. Jo, padomājiet paši, ja jums ir, labi, man ir kaut kā 300 gumijas, bet, normāli makšķerniekam varētu būt kaut kāds, es nezinu, 20, 30 gumijas, ja viņam būs. Tad jums vajag 20, 30 stingerus, ja? Kas ir... Ok. 20-30 stingeris jums vajag, ja? Otrs, kā jūs domājat, cik jūs šitā te apāķotas gumijas glabāsiet kastē? Cik jūs variet ielikt apāķotas gumijas, ja? Un viņas vienalga plēsīs vienu otru un dursies un sadurs, un tur nekas nebūs. Tātad, nav tas īsti prāta darbs, ja? Tātad, kā mums ir stingerīts, ja? Lielāks, mazāk, resnāks, tievāks, mums ir... Teiksim, mēs izmantojam 22. gumijas, 27. gumijas, piemēram, ja, tur 32. tur 37. gumijas. Tad mums ir kaut kādi 3 stingeri, 3-4 stingeri mums ir uztaisīti, ja, katrai gumijai, katram garam viņam savs stingerīts, ja, un visu, un mēs mētājam, šā 32. gatavs, ja, mēs ieliekam iekšā, iekabinām. Stingeri, kas ir uztaisīts, es pats taisu, ja, kas ir uztaisīts priekš 32. gumijas. Viss, ja, un tas stingers te karājas, un mēs vienkārši mainām gumiju, ja, mēs mainām krāsu vai kaut ko līdzīgu gumiju, vai, tā atbilstošā garumā, ja. Mēs izdomājam pārēt uz 22. gumiju, stingerīti ieliekam kastē, ņemam stingerīti, kas ir uzlikts priekš 22. gumijas, liekam 22. gumiju virsū, un atkal tur spēlējamies priekšas apakaļ. Ja? Tur nav 22, tur 20, kaut kā 24. gumija, tas būs pats stingers. Ja? Viss gudrība. Stingerīši mums stāv atsevišķi, gumijas mums stāv atsevišķi. Mēs varam kastē sabāzt 11 gumijas, ja nav visi 20, mēs varam sabāzt kastē. Viss mums ir kārtībā. Apāķotas gumijas, es nezinu, 5 varbūt var ielikt, bet vienalga tie āķi saplēsīs viens otru gumiju. Un ekonomiski es vispār nesaprotu, priekš kam tev vajag katrai gumijai savu stingeru, priekš kam to tirgot, priekš kam to stāstīt, ka tas ir kaut kas labs un profesionāls. Sorry, nesaprotu. Labi, par to mezglu, ja tad mezglu beigās mums sanāca šitāds te. Viss tur ir labākā kārtībā, viņš oļā nenāks nekad, nekas tam netiks pārauts, nekas tam netiks sagriezts, nekas tam... Viņš ir samērā vienkārši, viņu var uzsiet arī laivā.
Un tā kā, ja par to diametru esmu dzirdējis versijas, ka jāliek 1,2 līdā kožu nost, nezinu, pirms tam man bija 80 mm. Neko man tur 0,8 un neviens neko tur nenokoja, tā kā to es arī nezinu. Bet es saku, es izmantoju 0,92 mm, neviens no viņa nost nekož. Par to maiņu. Ja es nebūtu braucis vasarā uz Latviju un neņēmis no spiņingas, es izmantoju to pašu fluorkarbonu pavādu, es arī šogad nebūtu neko mainījis. Labi, tagad viņas man bija nogrieztas nost, labi, vecās neizmantošu, bet, reizi gadā, biežāk viņas, taču nav. Protams, viņas jāapskatās, pirksti jāpārpēc pārvā no koduma vai kas, bet manā gadījumā man tādas lietas nav, un tāpēc es viņas mainu šausmīgi rēti. Tas tā īsumā pa visu šito lietu. Jauku vakaru. Tiekamies Tēvzemē drīzumā. Visiem liels metrs. Veiksmīgi!